Kas ir sapropelis un tā dabīgais produkts saprogel? Sapropelis mūsu ķermeņa veselībai un skaistumam. Iepazīstieties ar unikālu dabas radītu produktu sapropeli un tā izmantošanu kosmetoloģijā un dziedniecībā. Daudzi no jums noteikti pazīst vai pat ir pielietojuši šīs dziednieciskās dūņas. Sapropelis daudzu tūkstošu gadu garumā ir veidojies Latvijas saldūdens ezeru dzīlēs un kā vietējais organiskais dabas produkts pozitīvi ietekmē mūsu veselību. Augstvērtīgā sapropelī organisko vielu daudzums ir līdz 93%. Sapropeļa ķīmiskais sastāvs ir bagāts. Tas satur aminoskābes, kumīnskābes, fulovoskābes, vitamīnus, fermentus, kalciju, magniju, dzelzi un citus cilvēku organismam nepieciešamos mikro un makro elementus. Tāpēc to mēdz dēvēt arī par Latvijas melno zeltu. Sapropeļa pH ir līdzīgs cilvēka ādas pH. Sapropeļa dūņas izmantojamas kosmetoloģijā un dziedniecībā. Sapropelim piemīt augsta siltumietilpība un siltumnoturība, un šīs īpašības ļauj to izmantot dažādām sildošām un pretiekaisuma procedūru aplikācijām. Saprogel ir 100% dabas produkts bez jebkādām papildu piedevām un konservantiem. Tā ražošanā izmantotais sapropelis iegūts no Rāznas Nacionālā parka teritorijā esošā Ubogovas saldūdens ezera. Saprogel piemīt daudzfunkcionāla iedarbība uz visu ķermeni. Tas aktivizē ādas izvadu funkciju, izdalot audos un šūnās uzkrātos vielmaiņas kaitīgos produktus, sārņus, toksīnus un smagos metālus. Tas uzlabo līmfas un asins cirkulāciju, tādējādi aktivizējot ādas apgādi ar skābekli un regulējot organismā ūdens un tauku līdzsvaru. Ādas šūnas bagātinās ar sapropelī esošajiem makro un mikro elementiem, vitamīniem un aminoskābēm. Tas palīdz kopt mūsu ādu un mums pašiem justies veseliem, jauniem un skaistiem. Saprogela sastāvā esošās vielas labvēlīgi ietekmē cilvēka nervu un imūnsistēmu. Sapropeli īpaši izmanto precelulīti, kā arī svara samazināšanas programmās. To rekomendē, lai atrisinātu tādas veselības problēmas kā tauku nogulsnējumi, muskuļu problemātisko zonu hipotoniju. Veicot precelulīta aplikāciju procedūru, speciālists, pielietojot īpašu tehniku, veic klienta problēmu zonu masāžu, tā aktivizējot vielmaiņu procesus zemādas slāņos. Pēc tam, iepriekš sasildot saprogelu līdz aptuveni 37 grādu temperatūrai pēc Celsija, speciālists to uzklāja 2–3 mm plānā kārtiņā uz ādas. Šajā gadījumā sākot no ceļgala locītavas, tad uz gurnu priekšējās un aizmugurējās daļas un muguras lejas daļas un vēdera. Apstrādātās zonas aptina ar plēvi, silti sasedz un ļauj saprogelam iedarboties 30 līdz 60 minūtes. Šai laikā saprogels veicina asinsriti, palīdz izdalīties ķermenī uzkrātajiem toksīniem un vienlaikus rosina tauku šķelšanās procesus. Ietīšanās procedūras noslēgumā saprogelu noskalo no ādas ar siltu, tīru ūdeni, neizmantojot mazgāšanās līdzekļus. Pēc šīs procedūras nav nepieciešama ādas papildu mitrināšana, taču, ja klients vēlas, var izmantot jebkuru mitrinošu, barojošu vai precelulīta kosmētisko līdzekli. Šo kosmētisko līdzekļu iedarbība pēc veiktās procedūras būs daudzkārt spēcīgāka. Profesionālo procedūru, masāžu ar saprogelu aplikāciju rekomendē veikt 10–12 reizes ik pēc 1 vai 2 dienām. Procedūras sejai tiek veikta šādi. Seja pirms procedūras tiek attīrīta, tad ar otiņu uzklāj saprogelu uz sejas un dekoltē zonas, izņemot ādas rajona ap acīm un lūpām. Maskai ļauj iedarboties no 5 līdz 15 minūtēm, atkarībā no ādas tipa. Nepieciešamības gadījumā masku pamitrina ar ūdeni, izmantojot pulverizatoru. Procedūras noslēgumā masku no ādas notīra ar sūkli, kurš samitrināts siltā tīrā ūdenī, un pēc tam ļauj ādai 10–15 minūtes atpūsties. Noslēgumā uz ādas var uzklāt mitrinošu vai barojošu kosmētisko līdzekli, vēlams ekoloģisku.
Šādām maskām piemīt izteikts ādu izlīdzinošs un reģenerējošs efekts. Tās var novērst kosmētiskus defektus un samazināt pigmentāciju. Attīrot poras un tauku dziedzeru izvadkanālus, saprogels stimulē ādas pašatīrīšanās un atjaunošanās funkcijas. Rekomendējamais sejas masku kurs 10–12 reizes.